Mani sauc Baiba Grandāne. Esmu certificēta nodokļu konsultante un ikdienā arī strādāju, tā teikt, kā nodokļu konsultants, kā atbalsts uzņēmējiem komunikācijā, tā skaitā ar valsts ieņēmumu dienestu, un vada arī uzņēmumu Barokovs un Grandāne Legal Tax Audit. Šodienas mūsu, tā teikt, tikšanās vai saruna par to pašu valsts ieņēmumu dienestu, proti par aktualitātēm viņu uzraudzībā un kontrolē, ņemot vērā, ka šā gada 1. jūlijā stājās spēkā būtiskas izmaiņas likumā par nodokļiem un nodevām, un arī praksē valsts ieņēmumu dienests jau faktiski jau pirms Covid sākumā sāk, tā teikt, vairāk vai mazāk strādāt citādāk, proti krietni mazāk veicot nodokļu audits, un tagad jau, ja mēs skatāmies šī gada griezumā, tad jau diezgan būtiski ir aizgājis prom no tās kontrolas, ko mēs pazinām iepriekš, proti tātad nodokļu auditi, tematiskās pārbaudas, apsekošanas, tad tagad jau tas viss ir aizgājis, tā teikt, es parasti saku, tā teikt, sagājis viss vienā kopumā kopā, un grūti jau ir izšķirt un saprast, kādu kontrolas pasākumu mums kurā reizē veids valsts ieņēmuma dienests, ko tas, tā teikt, mums nozīmē, kāds būs sekas tam kontrolas pasākumam un kāpēc mums veids kontrolas pasākumu vispār. Tāpēc šodien mēģināsim, tā teikt, praktiski pieiet tām lietām, saprast, kā tas, tā teikt, dzīvē darbojās. Un sāksim noteikti ar to, kas tad pamainījās vai kas tad tagad ir aktuāli attiecībā uz šiem kontrolas pasākumiem.